Esiet sveicināti, draugi un kolēģi, un varbūt potenciālai kolēģi un potenciālai biznesa partneri. Es jums gribēju izsūtīt vienu mazu video, un šajā video es parunāšu par to, kāpēc ir cilvēku grupas pasaules, kura, lai būtu kāda finansiāla apstākļa, lai cik slikta būtu ekonomika, lai kādas krīzes mēs pieredzētu un piedzīvotu, viņi vienmēr spēja nopelnīt naudu. Un pēdējo gadu laikā, 2008. gada krīzes grūtākajos periodos, kad visiem gāja ļoti slikti un kad cilvēki tika atlaisti no darbiem, firmas bankrotēja, kāpēc ir grupa cilvēku, un šeit es nerunāšu par banķieriem, kas ir īpaša suga, bet runāšu par normāliem, godīgiem biznesmeņiem, investoriem, kāpēc viņi šajā laika periodā spēja uztaisīt 400 līdz 500% lielu peļņu savās investīcijās. Kāpēc tas tā ir? Kā tas var tā būt? Un šis video ir domāts būtībā, lai jums paskaidrotu un parādītu to, ka šie cilvēki elpo tieši to pašu gaisu, ko jūs, viņi ēd tieši to pašu pārtiku, ko jūs, viņi staigā pa tieši tām pašām ielām un atrodas uz tās pašas planētas. Viņi nav īpašāki, savādāki, viņi ir tieši tādi paši kā jūs, bet vienīgais, kas atšķir viņus no lielākās daļas sabiedrības, ir zināšanas. Un zināšanas, man patīk teikt, ka ir 21. gadsimta valūta un 21. gadsimta vērtība. Ja tu zinās, ja tev būs izsalkums un vēlme uzzināt vairāk un saprast vairāk, gan ekonomiski, gan runājot par ekonomiskajiem jautājumiem, gan arī par veselības jautājumiem, par visu, tad tu būsi uzvarētājs. Un šajā video es jums gribu parādīt to, kā šie cilvēki māk paredzēt nākotni. Kā gudri investori, gudri godīgi biznesmeņi spēja paredzēt nākotni. Un viņi to spēja paredzēt tikai tāpēc, ka viņiem ir īstās zināšanas. Varbūt jūs nojaušat, es jums esmu tagad uz ekrāna stāv vecās Romas maksāšanas metode monēta, un mēs parunāsim par to, mēs parunāsim par impērijām, par lielvalstīm un par viņu dzīves un labklājības cikliem. Jo, zinot šos 7 ciklus, jūs spēsiet paredzēt nākotni. Nu tā, savos ekrānos jūs tagad redzat 7 vimpeļus, kurus es jums nākamo minūšu laikā atklāšu, kas zem katra no viņiem slēpjas. Tātad, kā jūs nojaušat, mēs runāsim par impērijām, mēs runāsim par lielvalstīm un par to, kā var paredzēt, kādā attīstības stadijā atrodas jebkura impērija vai lielvalsts. Un klausoties šo, jūs noteikti nojautīsies un būsiet dzirdējuši par kādu no šiem posmiem no savām vēstures stundām skolā vai no vēstures grāmatām, jo šie 7 cikli, šie 7 stāvokļi, kuros atrodas lielvalsts, viņi ir universāli. Kopš mēs sevi kā cilvēks atceramies un kopš pastāv lielvalstis un impērijas, šis ir bijis novērojams. Un ļoti precīzi var noteikt, kur pašreiz valsts atrodas attīstībā savā. Un klausoties, jūs noteikti ievērosiet un sapratīsiet, kad mēs iesim uz beigām, protams, pie šiem slaidiem, pie šiem vimpelīšiem, jūs sapratīsiet, ka mēs atrodamies tajā stadijā, un jūs jau nojautīsiet, kur mēs atrodamies šo valstu un šo impēriju attīstībā. Protams, kad mēs nevaram runāt par Latviju, jo Latvija ir maza, jo šis neatiecas uz Latviju, šis attiecas uz tādām valstīm kā Amerika. Un šis piemērs arī pašreiz ir tas, kurš raksturos Amerikas attīstības stāvokli. Un kāpēc Amerika un kāpēc tas mums ir svarīgi? Amerikas dolārs, Amerikas valūta ir valūta, kurā pasaule tur savas rezerves. Lielākā daļa pasaules rezervju citām valstīm tiek turētas dolāros. Līdz ar to tas mūs ietekmē. Un ko es vēl gribu piebilst, šos ciklus mēra, šos impērijas attīstības ciklus mēra nevis pēc cilvēku skaita vai pēc kaut kā tāda, šos ciklus mēra pēc valūtas un pēc valūtas stāvokļa, pēc tā, kur valūta pašreiz atrodas. Un jūs līdz sapratīsiet, par ko es runāju, un sāksim atklāt šos vimpeļus. Tātad,
Kas tad mums slēpjas? Kas notiek, kad valsts sāks, kas notiek, kad impērija rodas? Jebkura valsts, jebkura impērija rodas ar labu valūtu. Laba valūta ir valūta, kur ir balstīta uz zelta, vai nu arī valūta, kas ir zelts. Tālāk, kad valsts attīstas, uzņemas atbildības, sāk rūpēties par saviem cilvēkiem, lai viņiem šajā sistēmā iet labāk, tiek radītas daudz un dažādas sociālās programmas. Tātad nauda tiek investēta sociālās programmās un valsts attīstas. Tālāk trešais punkts. Trešais punkts ir punkts, kas iezīmē aizsardzības pasākums un šīs valsts saglabāšanas pasākums. Tātad valsts veido ļoti lielus militāros izdevumus, lai aizsargātu šo sistēmu, šo valsts iekārtu, kas ir radīta. Tālāk, kas ir loģiski saprotams, ja jau tiek daudz investēts militārajos izdevumos un tiek būvēta armija, tad arī ir jākaro, un jebkura lielvalsts, jebkura impērija savā pastāvēšanas laikā ir arī karojusi. Un tas arī 4. punkts – kari. Karš, tas var būt viens karš, varbūt arī pat vienlaicīgi vairāki kari. Un tajā nu mēs nonākam pie punkta 5. Un punkts 5 ir jau stadija, kad valstī ir ļoti lieli un milzīgi izdevumi. Un kur rodas šie milzīgie izdevumi? Šie milzīgi izdevumi rodas karojot, jo tas ir visdārgākais pasākums, ko valsts var atļauties. Tas ir kaut kas, kas iztukšo valsts kasi momentā. Kas notiek šajā mirklī? Šajā mirklī valstī jāpieņem lēmums. Un valsts sāk zakt naudu no saviem iedzīvotājiem. Bet nevis tā, kā mēs to iedomājamies, tiešām fiziski iet un nozakt, bet tiek izveidota valūta. Un tiek izveidota tā saucamā fiat nauda vai fiat valūta, un šī valūta ir bezseguma valūta. Tātad valūta tiek padarīta kā fizisks objekts nevērtīgi. Amerikas gadījumā tas ir dolārs, kurš tika noņemts no zelta standarta un kļuva vienkārši par papīra naudu. Kas raksturo fiata naudu? Fiata naudas vērtību nosaka vai nu valsts, vai nu tā iestāde būtībā, kas šo naudu drukā vai izdala tautai. Jā, tātad šī nauda vienā mirklī mēs spējam drukāt nenormāli daudz naudu vienlaicīgi. Un tas ir tas, kas arī pašreiz noticis pasaulē. Mēs to novērojam ar Ameriku, kur pēdējo gadu laikā ir sadrukāta tik daudz nauda, kā tas ir izdarīts pēdējo 100 gadu laikā. Tas ir milzīgas summas, kuras ir neaptverams, un tā nauda ir kaut kādā veidā jādod. Nu, un tagad mēs esam nonākuši pie punkta 6. Un punkts 6 ir milzīga inflācija. Un mēs visi saprotam, ko nozīmē inflācija. Cenas nenormāli ceļas, un līdz ar to arī jūsu papīra nauda zaudē vērtību. Un tas ir tas, kas pasaulē tagad notiek. Ir milzīga inflācija, jo milzīgi daudz tiek drukāta nauda. Un gan benzīnam, gan pārtikai, visam ceļas cenas. Un šeit mēs nonākam momentā, kas ir 7. punkts. Un pie milzīgas inflācijas vienā brīdī cilvēku un sabiedrība zaudē uzticību valūtai un notiek, kā es to esmu nosaucis, labklājības apmaiņa. Šajā mirklī, tad, kad ir milzīga inflācija un nauda zaudē vērtību, tie cilvēki, kuri savu naudu ir investējuši pareizajās aktīvu grupās, tas nozīmē vai nu zeltā, vai sudrabā, vai varbūt arī īpašumos, kas ir vērtīgi kaut kādā veidā ikdienā sabiedrībai, viņi būs uzvarētāji. Un viņi saglabās savu naudu un visa labklājība nonāks viņu rokās. Jo jums jāatceras viena lieta. Labklājība un nauda un bagātība nekur nepazūd. Viņa tikai tiek pārvietota no vienām rokām uz otrām rokām. Un tas pašreiz notiek. Mēs pašreiz esam stadijā. Mēs esam aptuveni pa vidu starp inflāciju un labklājības apmaiņu. Protams, es esmu uzzīmējis tādu priecīgu sēriņu, varbūt arī viņa ir bēdīga, bet bēdīga viņa būtu tad, ja mēs šo informāciju ņemtu un uztvertu kā draudus un
noliektu galvu un teiktu, ka viss ir cauri. Bet man patīk viņu zīmēt priecīgi, tāpēc, kad zinot šo informāciju, jūs iekļūstat grupā, to 5% cilvēku grupā, kura zina, kādi noteikumi ir pasaulē un kas pašreiz notiek. Un jums ir iespēja paredzēt nākotni un savus līdzekļus, savu papīru naudu ieguldīt aktīvu grupās, kuras savu vērtību šajā milzīgajā inflācijas vilnī nepazaudēs. Un kas tad notiek? Tad, kad nauda pazaudē vērtību, visa labklājība tiek pārvietota to cilvēku rokās, kuri zina šo informāciju. Un kas notiks ar jums, ja jūs nekā nedarīsiet un nerīkosieties un nemēģināsiet saglābt savu papīru naudu, savu papīru bagātību vai to naudiņu, kas ir jūsu kontos? Vai necentīsieties nodrošināties, lai jūs būtu arī grūtajos ekonomiskajos laikos, lai jums būtu sava drošība? Jūs nonākiet situācijā, kad jūs bankrotējat. Un tas notiks ar lielāko daļu sabiedrības un ar lielāko daļu cilvēkiem, kurus mēs pazīstam, viņi vienkārši bankrotēs, jo viņi nebūs sapratuši, kas notiek pasaulē pašreiz. Jūsu uzdevums, protams, ir dot šo informāciju tālāk un dalīties ar viņu, lai izglītotu cilvēks un lai cilvēks saprastu, ok, es nevaru vienkārši stāvēt uz vietas un nekā nedarīt. Šis ir mans laiks, ka man jāpieņem lēmums un jānodrošina savu finansiālo nākotni, jo nauda ir instruments un līdzeklis. Viņai nevajag būt pašvērķim, bet mēs saprotam, jebkurš no mums saprot, kad mēs dzīvojam laikos, kad finanses ir vajadzīgas vienkārši, lai paēstu. Ok, es domāju, ka mēs esam nonākuši līdz mirklim, kad mums vajadzētu kopsavilkumu. Es tiešām ļoti ātri pārskrēju pāri šiem naudas cikliem. Jūs, protams, varat pētīt un palasīt vēsturi, kādā veidā tiešām senā Roma, Vācija un kas pašreiz notiek Amerikā, kādā veidā tas attīstas un veidojas, jo jūs tikai būsiet uzvarētāji no tā. Šis ir laiks, kurā mēs atrodamies, kur notiek tiešām lielākā labklājības apmaiņa pasaulē. Un šīs apmaiņas procesa beigās pasaule vairs nebūs tāda, kāda viņa bija un kādu mēs viņu zinām. Pasaule būs pilnīgi savādāka. Un arī jūsu labklājība var būt šī iespēja, kas jums pašreiz ir. Es neredzu to kā drausmas vai kaut kādu traģēdiju. Es redzu to kā milzīgu iespēju, kas pašreiz ir katram no jums tiešām nodrošināt un iznākt no šī ekonomikas haosa laika, iznākt ar milzīgu bagātību. Vai nu tieši otrādāk būt lielākam nabagam kā nekad. Es ceru, ka šī informācija jūs mazliet sakratīja, un jūs tagad esat atkal gatavi un pilni motivācijas strādāt un saprotiet, kāpēc jūs darat to, ko jūs darat, jo es gribu jums atgādināt, ka kompānijā, kurā mēs strādājam un kurā mēs veidojam savu biznesu, mēs esam labā pozīcijā, jo būtībā mēs strādājam un uzkrājam aktīvu grupu, kas ir viena no tām, kurā investējot, mēs savus līdzekļus nepazaudēsim, vai vismaz tik dramatiski nepazaudēsim, kā to izdarīs tie, kuri šo informāciju nezina. Tāpēc es lūdzu jūs droši dalieties ar šo video, dodat viņu cilvēkiem, ar kuriem jūs runājat par savu biznesa iespēju, un aiciniet arī citus mūsu komandā, un kopā veidosim sev un saviem bērniem labklājību un uzkrāsim zeltu. Jo tie cilvēki, kuri šodien nodrošinās savas finanses un savu labklājību, tie būs nākamo gadu līderi, tie būs tie, kas palīdzēs pasaulē atlapt un palīdzēs pasaulē atkal izveseļoties ekonomiski, un tie būs tie cilvēki, kuru rokās būs instruments, lai cilvēci un vietu, uz kuras mēs dzīvojam, vietu un šo planētu padarītu daudz skaistāku un labāku un jaukāku priekš bērniem un mazbērniem. Visu labu, mans vārds ir Juris. Tiekamies kādā citā video.